Mārtiņdienas rītā Grobiņas bērndārzā Pīpenīte valda priecīgs un pacelāts noskaņojums. Un kā nu ne, ciemos pie bērndārza kolektīva ieradies Gailis Johans, kurš šopavasar izšķīlies kā pirmais cālēns bērndārza vecākās grupas īstenotajā projektā. Plānojot lieldienas, nolēmām ar kolēģi Agnesi, skolotāju, kad izinkubēsim grupiņā cālīšus. Sarūpēja inkubātoru, sarūpēja īpašās olas. Bērniem pastāstīja, ka mums būs grupiņā cālīši. Vecāki sākumā bija ļoti pārsteigti un pat neticēja, ka mums būs cālīši. Un vecāki nāca no rīta un prasīja, tiešām mums būs cāļi. Es saku, jā, būs, mums jāpagaidi 21 dienu. Un tas inkubatorā bērni paši lika olas iekšā. Tas viņiem bija pašiem tāds radošs darbs. Nevis radošs, bet darbiņš pašiem. Rūpējās par, lai būtu pareizi, jo inkubatorā ir arī displejs, kur uzregulējām temperatūru, uzregulējām mitrumu, un viņi paši arī bērni vaktēja. 17. dienā atvērām inkubatoru un šķirojām olas. Tad primitīva ovoskopa palīdzību var sašķirot, kura ola ir aizmetnīts, ir iekšā tas cālīts attīstās un kurā nē. Un tas bija ļoti interesants process, to bērni nāca un visi skaties, tas pret gaismu jāskatās ir. Un viņi jau paši iemācījās, jo pirmos pastāstīja, pēc kādām pazīmēm var pateikt, un tad bērni arī paši mācījās atšķirt, kurā olā ir cālīts attīstās un kurā ne. Un bērni vispār visu šo laiku, arī to inkubēšanas laiku, viņi nāca ar prieku uz dārziņu, kad atkal jānāk skatīties olas un kad būs tie cālīši, bet mums arī bija līdzi, arī mēs paralēli tāds olu adventas kalendārs, bet tāds olu kalendārs, kurā mēs ņēmām katru dienu oliņu nost un kurā datumā tad šķilsies tie cāļi, kad viņi būs. Un tad, kad parādījās tās pirmās pazīmes, tad bērni visi stēdēja pie inkubātora un skatījās, kā tie cāļi šķiļās. Viņi jau nešķiļās visu uzreiz, viņi jau tā pakāpeniski šķiļās. Un tad pirmais cāls, kas izšķīlās, ir šitas te Johans. Un kolēģi ar bērniem nodēvēja viņu par Johanu. Viņa tā iepatikās tas cālīts, un tad par to rūpējās 2 reizes vairāk. Un rūpējās, lai viņiem ir siltumiņš un paēdis, un tā arī pa pārējiem cālīšiem rūpējās, cēla ārā, viņas likām kastē. Un tur blakus bija sildošā lampa, kur viņi sildījās, ēda, dzēra, mainīja salvetes un drīkstēja ņemt rokās un apmīļot. Tā kā bērni varēja visu to procesu izbaudīt ar mīlestību, gādību un rūpēm. Projekta ietvaros no 60 olām izšķīlušies 40 cālīši, no tiem puse gan vistiņu, gan gailīšu. Visi putni dzīvo manā saimniecībā. Tas uzreiz bērniem jau tika pateikts, kad cālīši pēc tam dosies uz manu saimniecību. Viņi arī bijuši ciemos pie viņiem visiem putniem? Tieši tās grupiņas bērni ne, bet citi bērni ir bijuši ciemos pie maniem putniem, jā. Droši vien daudz pat ierauga pirmo reizi, no kurienes tas olas rodās vispār. Jā, ir tā, ka bērni, pirmā reize, un arī saprot, kad lielie arī pieaugušie saka, nav ilgi redzējuši vai vispār nav turējuši mazu cālīti rokā, kad arī šeit iestādē, kad izšķīlās tie cāļi, mēs tajā dienā, lieldienu dienā, viņi pirms lieldienām izšķīlās, un 4 dienas pie mums dzīvoja tie bērnu dārzā. Un taisni pirms lieldienām mēs uztaisījām atvērto durvju dienu, kad viss bērnu dārs nāca skatīties, viss bērnu dārs nāca mīļot, fotografēties ar cāļiem, un paralēli mēs vēl bijām uztaisījuši arī dažādu mājputnu olu izstādi. Ciemos pie mazajiem grobiņniekiem no audzinātājas Aijas saimniecības ieradies arī Zelta Gailis, kurš itin rātni noraugās notiekošajā. Jūs mākat dziedāt un dejot? Kas pie mums ir atnācis? Kas tas ir? Izvērtojam. Kas pie mums ir atnācis? Tas ir mūsu gailītis. Gailītim, ravinu, kā tu šradies
konkurence. Jā, ļoti liela. Mums te ir ciemos atbraukuši vēl gaļi. Mēs esam jau 3 dārziņā šodien. Nu, kā tu jūties, ka 3. gailis ir īstais gailis? Ļoti labi, ļoti labi. Bērni ir pozitīvi, visi mēs priecājamies un baudam šo dienu. Kādas īpašības ir gailim, kā tavuprāt? Lepns, tāds dišciltīgs, kā jau mēs visi. Un neskums ne uz mirkli. Nu, šodien Johans ļoti tāds sabijies un kautrīgs zēns laikam. Tad jābrauc ir saimniecībā, jāskatās, kā viņš tur dzied. Un kā viņš saimniecībā uzvedās? Nu, saimniecībā viņš ļoti aktīvi dzied, sargā no plēsējiem savas dāmas. Bērnu dārzā viņš jau ir 3. reizi savā dzīvē. Sākumā, pirmo reizi viņš izšķīlās šajā bērnu dārzā, no oliņas viņš izšķīlās ārā un padzīvojās 3 dienas ar bērniem grupiņā. Un tad viņš atrādījās, kad viņš ir mazliet paaudzies, 6 nedēļās pavasarī atbrauc, laukā atrādījās bērniem, un tad tagad uz Mārtiņiem viņš ir atbraucis apskatīties, kā bērni dzied dziesmas pa Mārtiņu gaili. Gailīti, gailīti, gailīti.